Sveicināti! Tad otrā sērija jau klāt. Šajā sērijā mēs sataisīsim grīdu, pabeigsim un uztaisīsim visus iekšdarbus priekš, lai mēs varētu nākamajā sērijā jau taisīt interjeru. Tātad pieliksim reģips, pieliksim griestus, nokrāsosim, nogruntēsim un apstrādāsim visu kā nāks, lai mēs varētu taisīt interjeru. Tātad laižam darboties. Jauna diena, jauni piedzīvojumi. Vai pareizāk sakot, jauna naudas tēriņi, jo brauksim uz veikalu iepirkties bišķiņu būvmateriālus. Nu ko, ksenukais ir izpirkts. Tagad iztērē 252 eiro priekš jumta un grīdas. Bišķi siltinājumi, bišķiņu OSB. Kaut kur vēl būs reģipsītam jādabū nauda. Cerēsim, ka ar to viss būs kārtībā. Nu ko, materiāli ir savesti. Jumta materiāli ir, grīdai materiāli ir. Atliek tikai ķerties pie darba un kapāt. Izdarīt bišķiņu vairāk kā vajadzēja, bet nu labi. Es tagad uzliku šitās stūtas, lai grīda mazāk šūpotos un lai vairāk lielāks balsta platforma būtu. Tagad jātaisa šitādas stūtas, kā šis variants, lai varētu tur uzlikt virsū OSB-šku plāno, kas noturēs siltumizolāciju. Tagad ir jāgriež OSB-ška garumā, lai viņi varētu ielikt iekšā, un pēc tam, lai varētu likt siltinājumu. Atliek ielikt tikai siltinājumu, bet šobrīd diena iet uz beigām, un vienkārši viss ir jāsaliek pa vietām un jāuzmet virsū šitas te
OSB, lai viņš nestāv ārā. Pulkstens jau ir kaut kāds 7, varbūt pat 7:30. Esmu pabeidz siltināt grīdu. Vēl gan tur bišķiņ jāpiestrādā. Es tagad saliku visu atpakaļ, lai nākamā nedēļa, kad lietas būtu, tad lai nekas te nesalīst. Nesen atradu sludinājumā, tepat ģikšos. Vienam bija džekam logi plastikā te. 2 gabali. Un es, protams, domāju, ka katrs gabals maksā 55 eiro. Bet izrādās, ka nē. Izrādās, ka abi logi maksā 55 eiro. Nu neko. Man tagad būs 2 logi ar 2 namiņiem pa 55 eiro pakašnieki. Vienam logam paketa ir saplīsus. To būs jānomaina. Bet tas tur nemaksā nekādu baigo naudu. Forši, kad vismaz tālu nebija no mājas, kaut kādi 10 km no mājas, un ļoti, ļoti sakarīga cena. Tas priecē pie šī projekta. Nu ko, logus atvedu. Māksla nebija uzlikta divatā, bet māksla ir noņemt vienam pašam to visu nost, lai neko nesaplāst. Kas visos šajos logos ir baigi vērtīgs, tas ir šis te sietiņš pret knišļiem. Šodien jāapskatās, kas ir aiz šitām sienām derās. Jānoņem šitās sienas, lai būtu atbrīvot visu konstrukciju. Un tad varētu ķerties nākamajiem procesiem klāt. Jā, atkal jauna diena ir sākusies. Pusdiena ir pagājuši jau gatavojoties. Pulkstens jau 12. Mēģināšu nostiprināt šodien konstrukciju un uztaisīt tā, lai nenotiek deformācija pašā konstrukcijā. Tādā atkal skatīsimies, ko varēsim darīt tālāk.
Rītdien jauna diena priekšā. Jau piekdiena. 19. aprīlis jau klāt. Ir pulkstens kaut kur ap 12. Jau atkal kārtējo reizi izbraukāju bodi, nopirku reģipsi. Domāju, šodien varētu pabeigt griestus. Nu jā, tātad šīs dienas vēlamais plāns ir sataisīt grīdu līdz galam, lai tur nekas, lai pie grīdas vairāk nav jāķerās klāt. Jā, man tas naivā cerība šodien ir pabeigt griestus reģipša. Kāpēc likšu tagad reģipsi, nevis pirmo es liku jumtu, jo tad, kad es uzlikšu reģipsi, man būs vieglāk no augšas, kad es pārtaisīšu jumtu, man būs vieglāk no augšas salikt siltinājumu, jo no apakšas siltinājumu diezgan grūti ir salikt. To es izdomāju, ka tā būtu labāk. Kā ir pareizi, es, protams, nezinu, jo es tā īsti to nekad neesmu darījis. Tas viss ir uz tādu pašsajūtu. Nu ko, es esmu šodien tomēr pieņēmis tādu grūtu lēmumu. Es tomēr noņemšu šīs te horizontālās brūsas, jo viņas tomēr samazina telpu. Un, jā, galvenais aspekts ir tas, ka samazina telpu ļoti. Un šeit jau tā ir maz vietas, un līdz ar to es esmu nolēmis viņas pilnībā pārtaisīt to jumtu konstrukciju. Tas man papildus dienu paņems, bet es ceru, ka es paspēšu iekļauties termiņos. Nu kā, tomēr tagad izskatās nedaudz plašāk šī telpa un arī griezti, tas pats galvenais. Un es domāju, ir vairāk vietas, kur uzelpot.
šodien tā diena pārdoma pilna, jo izjaucu šito sienu un izņēmu šitās durvis. Un sapratu, ka man mājā ir liekas daudz durvis, kaut kādas vismaz 3 točina. Un viens no viņām bija no tēva, kā saka, jaunības gadiem, viņš bērnītis taisījās taisīt, bet tā nepabeidza. Tur viņam palika durvis viens, ko es gribu izmantot šajā projektā, lai nav jātērē lieku līdzekļi, jo durvis labas koka. Durvis savu funkciju pilda. Un pēc izmēriem man viņas der tieši šitai sienai. Nevis šitai, kā bija. Tad sāku tagad domāt, varbūt tomēr man uztaisīt šo. Šajā sienā izeju un ieeju, un šeit atstāt tikai logu. Jā, tāds diezgan ātrs lēmums jāpieņem, jo laika ir salīdzinoši maz. Droši vien, ka būs tās durvis jāliek pie šitās sienas. Tā, durvis ir ielikts. Durvis, protams, nav pašas ideālākās, bet, dāvinātam zirgam zobos neskatās. Bet jā, vajadzēs vēl pārkarīt, šeit uztaisīt speciāli durvīm, lai uz durvīm pēc iespēja mazāk nokrišņi tiek virsū, lai viņas neuzbriest ātri. Līdz ar to tas arī paņems papildus laiku un arī līdzekļus, lai varētu smuku un foršu uztaisīt. Beidzot slīpēšanas darbi ir pabeigti. Jāķerās klāt pie pirmās krāsošanas. Ko, ir atlicis man tikai vēl nokrāsot visu, un tad jau varēs ķerties klāt arī interjeram. Tātad griezti ir nokrāsoti, vēl ir bišķiņ šur tur jāpiešpaktelē, šur tur jāpieslīpē, un tad jau būs griezti gatavi. Nākamais etaps ir nogruntēt sienas, lai uz sienām varētu likt jau nākamo apdares posmu, ko jūs redzēsiet bišķiņ vēlāk. Šobrīd baltā apdara ir pabeigta, un nākamais posms, protams, ir interjers. Kāds tas būs?
to skaties nākamajā sērijā.